Šobrīd leģionāru piemiņas dienas pasākumu dalībnieki brīvības pieminekli ir pametuši, izklīduši arī policisti. Šobrīd par šās dienas notikumiem liecina vien ziedi pie pieminekļa, jo viss ir kluss un mierīgs. Taču pavisam cita gaisotne šeit valdīja tikai pirms pāris stundām. Ar naidpilniem saucieniem un svilpieniem Nacionālā spēka savienības gājienu dalībniekus pie pieminekļa sagaidīja antifašistiskās komitejas pārstāvji un viņu domu biedri. Fašisti, nelieši un kauns bija biežāk izkliegtie apvainojumi, taču tie netraucēja nolikt ziedus pie pieminekļa. Kad tas tika izdarīts, Nacionālā spēka savienības pārstāvji gājienu dalībniekus aicināja izklīst un neiesaistīties nekādās nekārtībās, kā arī klausīt policijas norādījumiem. Tieši šāds pats uzsaukums izskanēja antifašistiskās komitejas pārstāvju sanāksmē, kas notika brīdi pirms šeit ieradās gājienu dalībnieki. Un acīm redzot, šis aicinājums tika sadzirdēts, jo nekādu nekārtību pie brīvības pieminekļa nebija. Taču viennozīmīgi liela loma noteikti bija arī policijai un kārtības sargiem. Policistu skaits pie pieminekļa bija mērāms noteikti vairākos simtos. Plecu pie pleca viņi bija apstājušies visapkārt laukumam pie brīvības pieminekļa. Te bija arī vairāki desmiti spēcdienestu, spēcvienības policistu, kā arī par kārtību rūpējās vairāki policijas suņi. Radikālos grupējumus vienu no otra atdalīja arī barjeras. Katrā ziņā, ja neskaita vārdu kaujas, tad šā gada 16. marts ir aizvadīts mierīgi. Tik tālu manas ziņas no brīvības pieminekļa. Daina?